Mani kripto draugi un kripto entuziasti, jaunie, esošie, nākošie, topošie, visiem sveiciens. Un šajā video mēs apskatīsimies 5 projektus, par kuriem mēs jau esam runājuši savā kanālā, lai jūs saprastu, ka nav tā, ka mēs kaut ko pieķeram, paķeram un tad par to vairs neliekamies nezinis. Gadam, ejot uz otru pusi, buļļu tirgumu pilnā jaudā, dodot čadu, bitcoins sasniedz atkal jaunu augstāko vakaru, ja, tā kā tas viss notiek, visu iet uz priekšu, un mēs šeit Kriptomānijā, protams, par kripto izglītību pirmām kārtām, un pēc tam tikai par milzīgo lielo peļņu. Okay? Neizdariet šos soļus nepareizi otrādi, gribēsiet ietaupīt drusciņu kapēciņu uz kaut kādām apmācībām un mēģināsiet kaut ko izdarīt paši, tad vēl veiksim. Starp citu, atcerieties, Kriptomānija pelna kripto ikdienā, mēs no tā dzīvojam. Kursi nav mūsu peļņas avots, tas ir tikai jūsu apņemšanās, un tāpēc mēs tiešām prasam tikai tādu mazu apņemšanās summu, ja jūs izvēlaties nākt šeit uz kursiem, pirmie soļi kripto uzrāviens, un starp citu tieši šobrīd, ja sanākt Kriptomānijas Telegram kanālā vai Facebook grupā Kriptomānijas lielajā, ja, jūs varat atrast melnās piekdienas piedāvājumu, kur mēs piedāvājam līdz pat 50% atlaidēm visiem mūsu pasākumiem un 200 eiro no jaudīgākā kursa arī. Nākat šeit, skatieties, lasat, piedalāties, nepalaišiet garā šo ķērienu, jo kas tad vēl var būt svarīgāks par jūsu izglītību, zināt, kur, kā un kāpēc mūsu studenti, pabeidzot šos te kursu soli pa solim, patstāvīgi spēja atrast jaunas likvīdas iespējas un pelnīt kripto pilnībā patstāvīgi bez mums. Ja, tā. Mūsu mērķis, runājot par visām šīm te PPM un Freedom Fighters un Crypto All Stars un Flockers un citām monētām, kuras mēs apskatām un mēs principā parādām soli pa solim, kādā veidā tikt atrast un nopelnīt šīm te monētām. Protams, tas, ko jūs redzat šeit YouTube kanālā, ir pavisam maza daļiņa un nevienmēr visi šie projekti izvēršās veiksmīgi, bieži vien īstenībā pat tieši otrādi ņemot vērā, kad šie, ko mēs parādām šeit, ir publiski pieejami tādās vietās, kur daudzi cilvēki tā kā īsti neizprot kripto, viņi ienāk šajos te projektos, ja, kā piemēram ieinvestē savus 2,5 miljonus, ja, un pēc tam cer, ka baigi nopelnīs. Laiks ir svarīgākie tātad šie te faktori, kādā veidā vispār nopelnīt šajos te mīmkoinos. Plus ir daudz dažādas detaļas, kā jūs to varat izdarīt ikdienā krietni straujāk, krietni ātrāk, nemaz negaidot šos te mēnešus vai citas lietas. Bet par visu pēc kārtas, tātad šodien Kriptomānijas YouTube kanālā mēs runājam par daudz dažādām lietām, varat nākt šeit paskatīties, ja, bet, kā es teicu, apskatīsimies dažus projektus. Viens no interesantākajiem, kas tur vēl top, ir par šo te kripto maku Best Wallet. Mēs īstenībā šo maku apskatījām savā YouTube kanālā. Jūs atnāksiet šeit meklētāji, ierakstīsiet Best Wallet. Ja, jūs redzēsiet, kad mēs gandrīz pirms gada par viņu runājam, tad pirms 11 mēnešiem mēs par viņu runājam. Ja? Šis ir kripto maks, kurš grib izaicināt Metamasku, un viņam ir daudz dažādas idejas, un viņiem drīz būs savs tokens, un pirms pārdošana viss pārējās lietas, ja, tāpēc nevajag to nokavēt. Par to mēs runāsim atsevišķā vēl video, es vienkārši gribēju šeit pieminēt, ka tāda lieta būs. Bet šodien šajā video vienkārši tikai atskatoties uz to, kas ir bijis. Protams, pēdējā laikā jūs vairākas reizes redzējuši šo te jauno fenomenu, trako zaļo pepi, kura nu jau ir kurā stadijā, ja, bet ir jau savākusi $40 miljonus. Spējat iedomāties, vienkārši šī bildīte ar lielajām acīm, klikšķiņ, ja, tas ir abnormāli. Ja. Un viena no lietām, ko mēs Kriptomānijā saviem studentiem mācam, ir vēl viena lieta. Jūs esat biznesmenis, uzņēmējs, jums ir kāda biznesa ideja, un jūs domājat, kā lai tiek pie liela kapitāla. Caur kripto to var izdarīt, piesaistīt kapitālu. Ja šāda lapele var piesaistīt kapitālu, jūs zināt, kā to izdarīt, jūs to varat izdarīt. Ja? Tāpēc arī tādas opcijas ir, nepalaižat garā Kriptomānijas šos te kursus. Pirmie soļi, tas ir pavisam iesācējiem kripto uzrāviens, tas ir tas advancētākā versija, kur mēs arī tiekamies dzīvējā katru nedēļu Zoomā un runājam par visām šādām te foršām lietām. Kā šonedēļ, piemēram, mums būs superīgs, unikāls viesis, pro traders, kurš mums stāstīs, kāpēc vajag mācīties tradingu un kā to darīt vislabāk un tā tālāk, ja tas viss būs šajā te pasākumā. Un joprojām, tātad līdz mēneša beigām, līdz novembra beigām mums ir melnās piekdienas piedāvājums, kur tu vari noķert, nāc te grupā, izlasi vai telegramā atrod šo te postu, izlasi, pievienojies un darbojies un saņem, ja, vairāk mācies, restīvi, ja, nevaru, kā saka, uzlikt pietiekam daudz uzsvara, lai jūs saprastu, cik svarīga ir šis te izglītības posms, pirms jūs metat savu naudu pret sienu un domājat, ka viņi pielips. Ja? Tā kā tādā veidā, tāda par Pepi, ja, Pepi vienkārši fenomenāli. Tā kā, ko tur teikt? Vienīgā lieta, protams, par ko ir jāuzmanās, tagad 40 miljoni ir savākti, kas notiks, ja? Nenokavēt tad šo pirmspārdošanu, un pat ja nokavēt, tad kas notiks ar viņu tālāk, ko viņi tālāk attīstīs, tad šo te pampedu, ko viņi grib uztaisīt pašu savējo, kas īstenībā ir ļoti interesanta tēma. Daudz dažādas labas lietas par šo var teikt. Ja? Katrā ziņā būs, protams, ritīgs lejups līdz šim te tokenam, tad viņš iznāks, tāpēc, ka droši tie daudzie cilvēki, kas ir sametuši to naudu iekšā, viņi gribēs to savu naudu dabūt atpakaļ un varbūt pat nopelnīt.
Tāpēc viss kaut kas interesants var būt ar šo te. Pirms laika mēs arī runājam par šādiem te Freedom Fighters, kas bija galīgi aktuāli, protams, pirms tātad, vēlēšanām lielajām, kas notika otrajā krastā. Ja. Šiem neiet tik veiksmīgi, tātad šis tāds nav baigi tā kā jaurīgs pasākums pirmspārdošanas otrā fāze, tajā brīdī iet tikai arī 500 000 vairāk savākts, tā kā viss kaut kas interesants vēl šeit būt. Ja, tā kā, kā saka, izvēle, ja? Nākt apskatīties, palasiet, katrā ziņā šis tāds ir kāds ir, ja? Kā es saku, pēc mana droši vien balss tembra jūs varat pateikt, ko es par šo pasākumu tā kā īsti domāju, vienkārši man liekas, ka viņš aizgāja un tā. Bet, mēs viņu apskatījām, tādā veidā ir, maza kripa, tad neliela daļiņa mums ir no šī te tokena, tīri tāda, entuziasma pēc, jo mēs, protams, kā jūs zināt, neko nerādam savā kanālā, kur mēs neliekam paši savu naudu iekšā, ja? Tas jums sen jau bija jāsaprot, bet pat, ja mēs ieguldam šajos te projektos, mēs izvērtējam, cik lielu daļu no sava riska kapitāla, kurš vienmēr tiek sīkāk, smalkāk sadalīts vai visiem šiem te projektiem, mēs šādās te pasākumos liekam iekšā. Tad vēl viens projekts, par ko mēs tā kā runājam pirms kaut kāda laika, bija, protams, šis te interesantās vistas, lai gan šīs te vistas un ar visu to, kas aiz viņām šeit stād, visas decentralizācijas ideja un visu, ko viņš šeit tā kā reklamē, ir savā veidā interesanta. Droši vien, ka pats šis te mīms no kaut kādas rakursu skatījuma droši vien, ka arī ir pietiekami interesants, bet vai tas ir pietiekami interesants jums, to jums tā kā pašiem vajag nāk izvērtēt, kā vienmēr viņiem ir stakings pieejams, viņiem ir roadmaps pieejams, kurš apraksta visu šīs lietas, cik stakingā šobrīd ir 845% gadā vēl joprojām, ja? Tā kā tādā veidā gribat nopirkt, tad, protams, kā vienmēr nākat caur bāju, pievienojat savus makus, tas ir vienmēr visur, un rekur, kā jau es te minēju, best wallet, ja, tā kā, visur pa vidu šeit iet, un tas varētu būt tāds, tā kā, interesants projekts, tāpēc, ka viņiem ir, utility, ja es viņu, kas utility, reāls pielietošanas pasākums. Tokens būs droši vien arī makā, droši vien kaut kāda opcija, kur viņi varēs likt lietā, bet par to smalkāk apskatīsimies nākamajā reizē, kad es bišķi vairāk papētīšu, kādas tur ir iespējas. Un ko ar to visu tā kā darīt, cik šie ir savākuši, šie neslikti, ja, 2,5 miljoni, ja, 2,5 miljoni, protams, salīdzinot ar zaļo vārdi, kas arī kustās, ja, tad šitāds te 2,5 miljoni, bet hei, kam man tie ir 2,5 miljoni par šīm trakajām vistām, kas bola acis, ja jūs saprotat, kripto ir traks, šobrīd buļu tirgu, viņš kļūst vēl trakāks, ja, un cilvēkiem liekas, ka viņi vienkārši atnāks bez izglītības, vienkārši iemetīs savu naudu un kļūst tavs bagāti. Nealojoties, tā nebūs, ja, tāpēc izglītība pirmajā vietā un pēc tam tikai darbojamies tālāk. Citu, mūsu pirmajos soļos mēs arī stāstām, kā šādas te monētas taisa, no kurienes viņas var uztaisīt un kā jūs tādas var uztaisīt pāris stundu vai pāris minūšu laikā. Ja, to mēs visu arī rādām, stāstām šajā te pašā iesācējiem draudzīgajā pirmie soļi kriptovalūtas kursā, tāpēc nepalaidiet to garām. Šobrīd ir 50% atlaidi, kas ir gandrīz pavelti. Kā es jau teicu, mūsu biznesa nav šie kursi, mūsu biznesa ir kripto pelnīšana, bet, protams, šeit kopienā kopā mēs gribam cilvēkus, kuri balso ar savu naudu par to, ko viņi grib sasniegt un izglītoties. Šajā gadījumā pāris $10, lai pievienoto šai te mūsu komunai. Un mums visām tām komunām ir arī pilnīgi atsevišķas grupas, ja? Te, kur mums ir lielajā kriptomānijas grupā, mums ir 2500 cilvēki vairāk un tā tālāk, ja? Tad šajās te kursu grupās mums ir pāris simti cilvēki, ja, kas nozīmē to, ka mums ir forši arī ar cilvēkiem aprunāties un varam privāti atbildēt uz kādām jautājumiem, tādām citām lietām. Bez tā visa mēs arī pirms kaut kādu laiku skatījāmies uz šo te Crypto All Stars, kas bija īstenībā vēl interesantāk, jo šis pasākums tika palaists Parīzes Olimpisko spēļu pirmsākumā laikā, bet šis pasākums diezgan daudz savāc, es gribētu teikt, daudz savāc pirmspārdošanā, un nākamā sadaļa jau tūliņās tā kā beigsies, dotajā brīdī viens Stars tokens maksā šādu summu, pirmspārdošanā savāks dotajā brīdī ir 4,6 miljoni, kas skatieties, cik jau miljoni kopā, te gandrīz 100 miljoni šodien vienu uz jūsu ekranā, jau puse no 100 miljoniem. 50 miljoniem mēs jau runājam šajās lapelēs. Jūs spējat iedomāties, ja, cik traks ir kripto. Es vienkārši krītu no krēsla ģipstu, ja, bet jebkurā gadījumā tas viss šeit ir, un tas arī savāc tik daudz. Tieši tāpatām, ja, tad viņiem iet visu uz priekšu, vajag atnākt apskatīties roadmapu. Mūsu kripto mānijas YouTube kanālā, ja, ir visi video apskatām individuāli, kādā veidā par šiem te tokeniem mēs stāstam, runājam un tā tālāk, tāpēc nākt visu vienkārši var atrast tādā veidā, ienākot kanālā, uzspiežot šeit uz video klipiem, ja, šeit, kur ir meklētājā, attiecīgi ierakstiet, ko jūs gribat atrast. Stars
Ja? Un, protams, jums atradīsies uzreiz visi tuvākie esošie šie video, kurus jūs varēsiet apskatīties un izvērtēt. Par jebkuru citu tēmu, ko es meklēju, ne tikai par šiem tokeniem vai citām lietām, par jebkuru citu tēmu, kā nopirkt kripto, kā reģistrēties tur biržai vai vēl kaut ko. Tā kā tas viss ir mūsu YouTube kanālā. Mums ir vairāk kā 600 dažādi video, kas ir pilnībā bez maksas. Ja jūs negribat maksāt pār $10 par kripto izglītību, ja, tad bezmaksas resursi mums ir tik daudz pieejami, ka vairāk vairs nevar būt. Klausieties, viss ir kārtībā, ja jūs esat gan vienā vai otrā pusē, ja jūs domājat, ka viss dzīvē pienākas bez maksas, un pēc tam jūs metat savu naudu šajos pasākumos iekšā un bēdēties, ka jūs nezināt, ko ar to darīt, un pēc tam zaudēt, un tad bakstiet un rādiet ar pirkstiem, ka visi ir sliktie, uzņemieties atbildību, ja, draugi, uzņemieties atbildību. Tā sākam no otras puses to visu darīt. Bet tas tikai tāds silts ieteikums, vienkārši tāpēc, ka, zin kā, mēs 6-7 gadus jau šo visu daram, un tik daudz visi šie keisi ir izgājuši cauri, kur cilvēks raksta tos pašus jautājumus, ja mēs laikam rādam, redz, kur ir, ej skaties, ej mācies, ja, ej izglītojies, ja, un tā tālāk. Un tāpatām 10 gadus vēlāk, tāpatām tie paši jautājumi būs. Viss kārtībā, tas ir normāls process, mēs to saprotam. Vienkārši gribat vairāk, gribat ātrāk, gribat jaudīgāk, kriptomanija.lv un izmantojot jaunas pieejams piedāvājums mēnešu beigām. Paldies par uzmanību, lai jums vairāk kripto, lai jums vairāk meme coin, lai vairāk peļņa, īsta peļņa un vienmēr atbildīgi, ar riska kapitālu tikai, ja? Ok, pagaidām, čau!